Nekasti. Es esmu galīgi nosvīdis, ja. Hei! Ko tu te? Ņem citu garu. Nu jau. Redzēji? Moins. Mājiens. Ko tu te dari? Nu, es tāpat vien. Tāpat vien kokiem ir zaļas lapas. Stāsti, kas te nu iet tev? Man tā kā neērti paklaut. Tu nevari faifu aizdot. Nu, tikko būs, es tev vadošu. Kas te nu ir tik slikti, ja? Nu, labi nav. Nu, manējā ar savu muteri. Nu, es jau neko negribu teikt, kaut kur mums ir peli pakārusies leduskapī, bet nedomāju, pārmest man kaut kādu sīkumu. Nu, padomājuši, suni nospēri. Nu, kam negadās? Man nav gadījies. Jā, saprotu, bet viņas tagad vēl zenta izdomājuši kaut kāds vasaras svētkus taisīt. Nu, ķipa pikniku, ceps gaļu. Tiešām šašliku ceps? Nu, ķipa, jā, bet man uz turien neaicina. Ja tāds ir sots par suņu nozagšanu, es to nemaz nebūtu darījis. Vajadzēja tai zentai tevi ieskatīties. Nebūtu viņai tas suns vajadzīgs, un nekas, viss būtu bijis kārtībā. Tu zini, ko neņemāmies? Tu zini, ko mēs izdarīsim? Mēs uzdarīsim paši savus svētkus. Tā teikt, vīriešu gaumē. Tas ir kā? Mēs paņemsim... Vecenis? Ne, tak, mēs paņemsim gaļu un uztaisīsim tādu šašliku, kas būs daudz labāks nekā viņai. Pirksteņus varēs norīt. Pagaid, tai marinādē nevajag bago laiku? Iesbeidz, tu zini, ko var izdarīt 2 stundu laikā? Tu paļaujies uz mani, viss būs kārtībā. Mēs noliksim pucīt tikai viņai kā. Šito kaunu. Nu, ko tu vari ņemties, ko tu vari pārdzīvot? Nu, visi tagad padomās, ka es esmu, nezinu, kādu tur suņu zaglu. Neviens neko nedomās. Nu, labi, nu viņš atstāja tevi uz ceļu. Lai tie veči skrien, kur viņiem deguns rāda, ja vispār viņiem rāda. Un kas attiec uz Gastonu, tad viņš ir, nu, tāds. Kāds? Nu, tāds. Ko tad tu domāji? Nu, neko es nedomāju, neko. Nu, labi, ka nedomāju. Atstāju tev vienu uz ceļu. Īstenībā, ja visi veči ir vienādi, tikai algas viņiem ir dažādas. Bet tāpēc jau mēs neraudāsim. Mēs šausim, cik jaudāsim. Jā, man zigs arī nav labāks. Ņem tos tur, izskatās svaigi. Zini, te viss ir svaigs. Būtu mums tie veči tikai tādi svaigi. Beidz. 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 Būtu tu manā vietā. Nu, labi, ka mēs neesam tavā vietā. Tace. Ko? Nepārmet otram to, ko tu pat nevar panest. Braucam. Uz kurieni? Nu, maksāt par produktiem. Bet gaļa? Nopirksim pie Gastona. Nu, tad braucam pēc gaļas. Tā, kundze, es to ņemšu to cūkas karbonādīti. Jā, mums jau kreiso. Labi, parādi. Ir labi. Paklau, varbūt neņemam tik lielu gabalu. Kāpēc ne? Nezinu, mums var nepietikt. Kas vai ne? Naudas vai? Nu, it kā Ja mēs paņemsim gan alu, gan šņabi, gan lētos vīnus, kas ir mūsu vitamīnus. Mēs paņemsim visu, liec iekšā, tā. Varbūt, ka mēs vēl paņemsim... Tu neuztraucies galvenais, mēs paņemsim arī āliņu, visam pietiks. Labi. Moška vēl vajag, klausies, moška kaut ko no vistiņas, ko klausies, ne? Kā tev izskatās? Nu, moš, es jau nezinu, tu jau labāk zini. Nē, nu kāda sakritība. Mēs te tieši garām gājām. Dieviņ, kāda sakritība, jā. Nu, ko tad mēs gaļiņu pērkam? Jā, mēs tā kā gaļiņu pērkam, tā kā kaut ko tādu. Vai ne? Nu jā, un ko tad jūs domājat darīt? Mēs kā divi vīrieši vienkārši pasēdēsim, tad parunāsim par dzīvi. Jā. Iekursim kādu uguntiņu, uzcepsim šašu. Nu, un tev, Zigīt, mājās nekas nav jādara? Nezinu, man liekas, ka nē. Nē, nu tā jau viņam vienmēr liekas. Vai tad diviem vīriešiem tas gabals nebūs par lielu? Nu, kas tad ir? Varbūt, ka jūs tā kā slepeni doma mums tā kā pievienoties, vai kā? Kāpēc ne? Kāpēc es jau? Jūs pievienojieties. Un jums garantēja tik garšīgu šašliciņu.
Nu, par to vēl Jūs mēs varam ēdušas nebūs. pastrīdēties. Kāpēc? Jo mums arī ir specpavārs. Nu, vispār, jā. Nu, man ir tāda ideja, mēs tagad varētu doties pie Zentas, un tad mēs varētu apskatīties, kam iznāk garšīgāks. Jums vai mums tas šašliks? Jo Zenta šajā jomā ir suni apēdusi. Ne, nu, ko jūs man visu laiku ar suņiem? Jā, man ir ideja, kurš zaudēties uzsauc aliņu. Tev nu gribētos, jā. Nu labi, vai meitenēm šampaniet? Jā, nu, protams, kāda problēma. Nu, labi. Man nav nekas aiziet. pretī. Man nav nekas pretī. Kad es ņemu nav kaut kas garumā, tad jau mēs redzēsim. Tiekamies vakarā, dāmas. Dariet visu, kā nākas, lai būtu garšīgi. Aiziet uz priekšu. Meitenes, mums ir jāņem tāda mīkstāka gaļa, lai viņi ātrāk piesūcās ar garšvielām. Nu, ko es te komandēju? Šefpavāru, lūdzu. Es domāju vistu, ņemam vistu. Nu, galdiš klājies. Tas ir labs. Tas ir labs. Ananasiņš nav redzams, bet droši arī labs. Gan jau. Sātiš. Pavisam teiks. Saļas tur ir. Tā, cīpeliņ. Gaļiņi ir jābūt perfektai. Tā, vēl tikai sāls pipari. Pipar, man liekas, ka nav, pagaid palūrēt. Tā. Točno nav. Kas nav? Piparu nav. Nu, vai tas ir stūps, kā var nevar pipari? Bez pipariem mēs ar tām bābiņām, taču mēs nevaram taisīt mačus nekad. Par kam tev to darīt? Nu, viņam sava gaļa, mums sava gaļa. Nu, ļoti labi. Tas ir principā jautājums. Mūsu šašlikam ir jābūt 100 reizes labākam. Viss, tā. Nē, daram tā. Es tagad iešu piparu medībās, tu griezīs pa to laiku. Labi, es neko nesaprotu no gaļu griešanas. Es varu tev salabot mazo zāles pļāvēju, lielais man nepatīk. Ar lielo baigais čakars. Man patīk mazie. Paldies. Attiecīgi samaksas, es tev varu lielo salabot. Nu, bet no gaļu griezt neliec man, ja? Viņš te pazīst, ne? Tas vienkārši. Tu esi kādreiz turējis rokā? Jā. Esi. Tad ņem labajā rokā un sāc griezt. Ja? Ne pārāk lielos gabalos. Viss. Aiziet. Kādos nepārāk lielos? Nu, kā šitādos. Tad, ak, tu kungs. Tā, tu stūps. Tā, lai mutē var dabūt. Nu, Pēc tam, lai mēs varam tikt ar tām bābiņām normāli galā, lūdzu, sagriedz arī man visus te zaļumiņus. Priekš kam? Tāpēc, ka tā vajag. Un neprasa vairāk nekādus dubs jau taļu. Tā, tu griezīsi gabaliņos vistas fileju. Cik lielos? Vispirms nomazgā un es taisīšu marinādi. Vispirms medus. Medus pie gaļas. Jā, tā ir mana recepte. Medus. Tā. Tad kājis. Majonēze 50 grami. Un tad tu ņem ābolus. Ābolus, 2 skābi āboli, jānomazgā un jāsarīvē. Nomizot? Nē, priekš kā marinādē mizot. Un mēs gribam pikantāku. Jā. Nu tad liekam aģiku. Nu, ko zaķīši, cīnoties, ja? Cīnoties. Gribu nosakt mūsu recepti. Fuj, izbeidz, tas ir pilnīgi zem mana goda. Nu, ko tu tagad runā? Es iešu, man tikai mētēs viens mazs lūgumiņš. Vai es varētu izlūgties, lūdzu, pāris pipariņus? Vairāk ne. Tāds meistars būdams aizmirst tādu sīkumu kā piparus. Pirmkārt, tas nav nekāds sīkums. Otrkārt, es saprotu, ka tavā mājā nav nekāda pipariņa, bet te, es domāju, ir visa veida pipari, kādus tu esi man zinām. Un meitenes jūs varat cīnīties, kā jūs gribat. Atcerieties, šašliks, tā nu ir un paliek vīriešu lieta. Ne jau par velti mēs cenšamies tevi apstrīdēt, vai ne, Zenta? Nu. Kas tavs sirds, žubīt? Ko? Kas? Nu, beidz. Es taču tev pagājušajā nedēļā jau laboju, vai ne? Nu, vēl, kas tur neiet? Nē, nu nezinu, varam jau izdomāt. Man jau tagad nav īsti laika. Es jau tāds aizņemts tagad. Nu, jā. Un kā? Un šobrīd, piemēram, es strādāju. Nopietni, jā. Strādāju. Es ķimerējos. Netiek klāt vienai detaļai. Jā.
Nu, vai tad meitenes man iedos tos piparus vai neiedos? Lūdzu. Skaties, tikai nepārpiparo. Tu ļoti labi zini, kā man garšo. Es darīšu visu iespēju. Jā, dari visu iespējamo. Kas tad tev, Zentiņ, ko tu apvainojies? Zentiņ, nu klausies, mums ar Gastonu, ja arī kaut kas bija tad uz īsu mirklīt, un tā nav taisnība. Un tas bija ļoti sen, un... Neizskatījās gan. Nē, nu tiešām, nu... Klausies, ja tu gribi, es tev palīdzēšu viņu dabūt, nu. Ar vīriešiem tāpat kā ar bitēm, vajag ļoti lēnām un saudzīgi. Tur ir vajadzīga pacietība un drosme. Klau, meitenes, kur ir sals? Kā? Tepat tak bija. Kas viņš mums aptīrīja? Kā mēs bez sals? Neuztraucieties. Šitā recepte mums būs bez sals. Tā, dod gaļu. Mēs esam uzvarējuši. Kājas! Ko tad? Tupelis nebradā, tupelis velc nost. Tūlais. Peso, zini, tad dainoji, zini, ar to zini, te pie viņas tā kā, zini, tā kā muzejā vai tā kā morgā. Zini, tiešām, jau viņi vajadzētu, lai šo vēl plasmas čības kājās. Jo, man, tu redzēji, ko es dabūju? Es ne tikai pipars dabūju, bet es arī dabūju. Jūras sali. Un bez sāls viņi savu marinātu neuztaisīs. Un kamēr viņi skries uz veikalu pēc sāls, mūsu šašličiņš jau būs gatavs. Un tu zini, ar šašliku ir tā pirmā porcija. Tā ir vissuperīgākā. Vai ne? Vissuperīgākā vicība. Tu klausies, par ko es tev sāku? Protams, ka klausos. Klausies, bet, ja tu klausies, kāpēc vēl nekas nav izdarīts? Kā nav? Es cenšos. Ko tu centies? Tu varētu centies kaut kā ātrāk un kaut kā labāk. Es tev teicu, ka tas nav mans lauciņš. Nu. Au! Kas tev ir? Pirkstā iekšņā. Tas ir labi. Davai, daram tā. Še, taisi marinātu, dod man griezt. Dod šo. Tā. Stāst, kas jādara? Kas jādara? Tāda ir divi ingredienti. Pirmais ir gurķu suliņa, kopā ar gurķīšiem, un te vēl ir ananāsu blenderēti, ananāsu, teiksim, kompots. Tu varēsi to blenderi noturēt? Es ka varēšu, tikai mums viena problēma. Kāda mums ir problēma? Mums nav gurķu sulas. Ko tu jādara? Nu, kā es pusi izdzeru, pusi izlēju ārā. Tu vai... Nē, tu apbrīnējam, tu vienkārši kaut kā šodien pārspēji pats sevi. Tu johaidī, ko tu varēji zināt, ka tu to suslu vajadzēs? Es domāju, aliņām marinēsim, tak brīdināt vajadzēja. Nevajag domāt, vajag darīt to, ko es tev saku. Labi, ko tu psiho? Pašu, ko es domāju? Šī mājās kaut kāda marinēta gurķi. Nē, bet es varu ātri līdz veikalam aizskait, kamēr viņas pēc sāls. Nevis aizskait, bet tev ir jālido. Labi, psiho, tak brīdināt vajadzēja. Lido, es tev teicu. Lidoju jau. Pilnīgs ķemmuls. Es tev gribētu kaut ko pajautāt. Nu, prasi, kādas problēmas? Nu, redzi, ne jau vienmēr to, ko tu gribi zināt, ir tik vienkārši paprasīt. Nu, bet Zenta prasa, kādas tev problēmas? Nu, es par to Gastonu. Ko Gastonu? Tu gribi zināt, vai viņam ir bijis kaut kas ar manu mammu? Nezinu. Un jā, arī bija, tas bija ļoti sen. Un droši vien viņa pat pati to vairs neatcerās. Kur tas skrienam?
Labdien! Jā, darbiņi. No īstam vīrietim vienmēr ir ko darīt, ja? Nu jā, pareizi jau saka, ka ne jau visiem ir zelta rokas. Nu, kā tad, ka nav? Un kur tad man vientuļai sievietē dabūt tādas rokas? Nu, man paveicies, ka man tāds kaimiņš. Nu, nebūtu es, būtu cits. Cits nenāktu man palīgā, kad man ir nelaime. Jā? Kaut kas nopietnis? Nu jā, sieviete un tehnika, tā ir katastrofa. Tad zelži tik augsti un tas milzīgais zāles pļāvējs, es viņu kā pielējušu, tad viņš slāpst, kā es pielējušu, tad viņš slāpst. Nu, varbūt vaina motorā, ne? Nu, Zigīt, lūdzu, Saulīt, lūdzu, salabo. Nu, jāpaskatās, varbūt kādu dienu varētu arī pieskriet, jā. Nu, šodien ir labi diena. Nu, man āliņš augsts ledus skapī. Varbūt sajaunām patīkamā liederīgo? Nu, sarunājuši. Zigi! Zigītī! Nu? Ogles grilam vajag atnest. Bļausies, neredzēt, es ar cilvēku sarunājos. Ar cilvēku. Jā. Velcies mājās, kad sieva saka. Kurš, Daci, ko tu trako? Fiksi mājās. Pagai, nu. Tev, Zaķītis, pēdējo reizi saku. Beidz luncināties ap manu vīru. Skaidrs? Labi. Zigi, tu man solīji. Es zinu, ka es tev solīju, bet ko es varu darīt, ka tāda štelle? Tāda štelle atkal aizvilkties uz viņas pagalmu, sadzerties aliņus un atplīst mauriņā. Tāda viņam ir štelle. Nu, ko tu cepies? Tas tikai mūsu pašu Astrīda. Es viņai solīju zāles pļāvis salabot. Astrīda, mūsu pašu divas garas kājas galva virsu. Un starp citu, zāles pļāvējam nav nevainas rūts kā bitīti. Pati dzirdēju. Mazams kāds skrūvīt nobirus. Zigi! Ak tā, un tu būtu tas skrūvīšu lasītājs, ja? Kāpēc ne? Kāpēc ne iedomājies, vientuļas sieviete, vien pats sēž gaida, nav kas palīdz, kas man grūtīs palīdzēt? Ak, šis Nu, tā kā vientuļo bērni. sievu glābējs. Nu, kas ir? Būtu priecājies, ka es vēl kādai patīku, nu? Ak tā, Zenta, nāc, piesēdi, papriecāsimies par manu vīru. Kā nomieries? Un, starp citu, man nav laika tev te klausīties, man vispār jāiet ir prom. Kur tev jāiet? Uz veikalu es Gastonam solīju pēc gurķiem aiziet un mūsu marinādē. Gaston! Tu zini, kur viņš vilksies? Es zinu, kur viņš vilksies. Tev tik to garo maiksti vajag sēdi. Nē, Daci, tā nav riktīgi. Ja mums ir tā sacensība, tad visiem ir jābūt vienādiem noteikumiem. Puiši arī ir pūlējušies, domājuši, kas mēs viņiem tagad nogriezīsim pēdējo iespēju. Es tos gurķus ņemu un pati nesu Gastonam. Dzirdi? Tā ir godīga attieksme pret dzīvi, pret visu. Nu, nevis bļaut uz kādu, bet palīdzēt. Tu man nemīli. Dzirdi? Dzirdēji, te gurķīši esat vajadzīgi? Vai divi, nu tu nāc pilnīgi tā kā saukta. Es vienmēr nāku tā kā saukta. Vai divi, tu saproti, es taču garu lamzāku jau aizsūtīju uz veikalu pēc gurķīšiem, bet man ir tāda sajūta, ka es viņu aizsūtījis pēc nāves. Un nav pat zināms, vai viņš vispār kādreiz man kaut ko atnesīs. Vai cik labi, ka tu atnāci. Es jau zinu, ka nākt un vispār Gaston, es tak varētu kaut ko te palīdzēt. Mīļāsēdī, tu saproti, lai sacensība būtu godīga, man faktiski no tevis nevajag neko. Bet faktiski man nevajag vajadzēt no tevis neko, bet tā kā tu esi ļoti apņēmusies, es nevaru tev, teiksim, likt vilties. Mīļāsēdī, tā kā lūdzu ņem nazīti un sāc ar sīpoliem. Lūdzu, šitais ir brīnišķīgs keramiskais nazīti. Lūdzu, sāc ar sīpoliem. Sīpoli. Per visai mīļi, kādai viņā. Nē. Kaut kur tā. Nāc, tikko kur. Šitai, nāc. Šausmīgi kožātīgs. Nevar tā izturēt. Zeni, es to ziedu tikai tev. Tikai.
Tā. Oi, tas ir mūsu šašliks. Garšo brīnišķīgi. Aha, tagad paskatīsimies, kas tad zēniem sanāca. Varbūt pa ceļiem jau viss pazaudējuši. Mēs savu, kad jūs to dabūsiet tikai paostīt, jūs izrausiet to ne tikai no rokām, bet arī no mutes. Zināt, šur, līdz augšā te mēs citādi tukši muldam. Tūlīt mēs redzēsim. Es vēl neesmu redzējis nevienu sievieti, kur varētu pretoties pret manu gaļu. Pret savu. Tas ir pret manis gatavot gaļu. Jā. Nesaku hop, pirms tu neesi pārlicis pāri ugunskuram. Ko griliņš deg, tā kā var jau sākt Nepārstāst pūkstēties, aiziešu pie citas. Zītiņu, ņemsi mani? Protams, man jau patīk viss, kas nāk. Zeita pie svešas vīriem laimes nav. Nu, kas viņš par svešu? Viņš tak mums savējais. Savējies. Es skatos, ka tomātiņu gurķīši ir beigušies. Jā, nu tad vajag tā kā sagriezt. Ja tu nāks varbūt talkā. Kurš tad ir labākais tomātistu griezējiņš? Vienīgi tāpat. Ļoti. Zigi, bērni, es jau negribēju neko sliktu jums, un es netaisos arī Zigi atņemt tev. Tik tas Gastons patīk. Vispār man nav laika ar jums te ņemties vairāk. Dag! Ja man tik ļoti negaršotu gurķi, Kas tad būtu? es apēstu tevi. Nu, nepārspīlē, tas mums nebūtu tik viegli. Man jau nebaid grūtības. Tu zini, ka, ja es kaut ko gribu, to es arī dabūju. Es zinu, es atceros. Tas kā ledlauzis. Nu, vai tad slikti? Nu, nē, man ir pārāk slikta pieredze. Trīs tādi, kā tu jau ir mēģinājuši savradāt manu dzīvi. Beidz Es vairāk negribu. sarkan grūtīti beidz. Es taču esmu labāks, es uznesīšu tevi kalnu. Es uznesīšu tevi kalnu. Ir nu gan tas Gastons meistars. Jā, ļoti garšīgs. Bet, zini, tā vējais Zenta arī nebija sliktāks. Kā mēs tagad izlemsim, kuram labāks? Kas tur ko lemt? Protams, ka manējais. Nē, pagaid, stop. Es neesmu tā ar mieru. Mēs ar Gastonu arī centāmies. Nu, tagad tā izlemt būtu negodīgi. Nu, bet tad pasauksim pārējos. Ko tad viņi tur tik ilgi?